Šajā video parādīšu jums soli pa solim, kā kripto dabūt atpakaļ uz eiro un ieskaitīt savā bankas kontā, savā bankas kartē. Tad pirmkārt jums ir nepieciešams jūsu biržas konts. Cerams, ka jums tāds ir. Binance, Bybit, linki zem šī video. Bet tā ideja tā ir, ka tad, kad jūs gribat pārvērst atpakaļ kripto uz eiro, jums ir vairākas iespējas, kā to izdarīt. Parādīšu jums tā kā vienu vienkāršāko, kā jebkurš no jums var darīt, bet tā nav vienīgā. Tātad šajā gadījumā mēs runājam par to, ka jūsu kripto makā noteikti ir kaut kāds kripto. Ja? Tad ir kripto, kuru jūs sākotnēji gribat samainīt. Binance tas ir ļoti vienkārši. Tātad nākam šeit. Es varu pat īstenībā uzlikt šeit latviešu valodu, lai vieglāk citiem būtu skatīties. Tātad Binance piedāvā iespēju kā latviešu valodu. Ja? Tad šajā gadījumā ejam te, kur rakstīts ir tirzniecība, un meklējam sadaļu, kur rakstīts ir maiņa, bloku tirzniecība. Galvenais, lai ir maiņa. Ja? Šajā gadījumā, kas ir nepieciešams, tad nepieciešams jums būs izvēlēties tirgus šo darījumu, tātad tūlītējo tirgus darījumu. Ja? Un šeit augšējā daļā jūs izvēlaties kriptovalūtu, no kuras tad jūs gribēsiet mainīt. Tad šajā gadījumā mums redz, kur ir FDUSD, kas ir First Digital Stabilized Dollars. Un tad mēs šeit apakšā gribam izvēlēties, uz ko mēs mainīsim. Ņemot vērā, ka mēs mainīsim uz eiro, tad jāizvēlās ir eiro, rakstīt eiro. Ja? Un galvenais, lai tas ir eiro, nevis kaut kāds eiro tokens. Ja? Tas ir svarīgi. Šajā gadījumā jūs varat iet divus veidus. Vai jūs gribat šeit ar roku augšā ierakstīt, cik gribat jūs mainīt, vai, piemēram, ja jums ir nepieciešams tur 100 eiro, tad jūs rakstīsiet apakaļ šeit 100 eiro, viņš pats izvēlēsies. Es rakstīšu 101, tāpēc, ka 1 eiro ir komisija, kad mēs veicam šo izmaksu, tāpēc tādā veidā. Ja? Un, principā, pēc idejas, ja jums ir labs internets, tad automātiski viņam vajadzētu ievilkt uzreiz cik dolārus šeit pretī. Tieši tā, tātad 107,0 dolāri. Ja? Maiņas priekšskatījums, spiežam konvertēt. Mums ir dažas sekundes, jo, protams, tirgus ir piesiets. Sistēmā neizdevās izpildīt cenas piedāvājumu, jo tas ir beidzies. Tieši tā, tad vēlreiz. Rakstīsim vēlreiz to pašu. Redzējāt, ja? Tur ir dažas sekundes, nav ko satraukties, tad spiežam maiņas priekšskatījums. Man tagad ir mazāk, labāka cena. Jā, labāka cena. Konvertēt. Tagad viss izdevās. Tad šobrīd samainījām dolāriem. Tagad varam iet uz maku. Ja? Respektīvi apakaļ uz pārskatu. Tātad šeit ejam apakaļ uz pārskatu, kur tas viss ir, un tad viss. Un tagad svarīgākā lieta, ko darīt tālāk, ir spiest izņemt. Ja mēs ņemsim ārā, nevis pārskaitīt, bet izņemt. Pārskaitījums tas nozīmē, ka viņi tepat pa iekšu darbināsies. Ja? Bezseguma valūta. Tas, kas mums ir vajadzīgs. Bezseguma valūta, kāpēc viņi tā saucās, kurš to var zināt. Tātad bezseguma valūta. Ja? Tāds ir variants. Šajā gadījumā viņš rādās mums te USD. Mums vajag atlasīt eiro, tos, kurus mēs tagad izvēlām, un tad tālāk jums ir vajadzīgs šis te bankas transferu variants. Izvēlēsimies šo te, kur bankas transfers SEPA maksājums, tad par to mums būs 1 eiro komisija jāmaksā. Ja? Cik daudz, tad attiecīgi mēs šo izvēlamies šito, rakstam turpināt. Ja. Un pārēsim uz nākamo soli. Nākamajā soliņš mums prasa, lai mēs izvēlamies cik daudz. Mēs rakstīsim visu, kas mums tur ir. 100, ja? Atlikums ir 100. Darījums, komisija, tātad, ja, 1. Es nesamainīju, otrajā reizē, ka es mainīju, ierakstīt tikai 100 eiro, nevis 101. Tieši tātad 99 es saņemšu. Ja? Un, kas bija iepriekšējā solī, viņš tur prasīja kā uz bankas pārskaitījumu, tad izvēlamies uz SEPA, galvenais, lai nav ar kriptovalūtu, ja? Un spiežam turpināt. Ja, un tagad, protams, viņš parādīs jūsu konta numuru. Pirmajā reizē jums vajadzēs pievienot savu kontu, pēc tam nākamajā reizē tas ir super ātri, super efektīvi. Es ārāk varu pārskaitīt, nekā es ielogotos savā bankā, viņš jau tur būs. Ja, tad respektīvi spiežam apstiprināt. Pēc tam, kad esat apstiprinājuši savu maksājumu, jums, protams, jāapstiprina arī verifikācija ar to, kādā veidā jūs verificējat šeit bankā, Binance. Mūsu gadījumā tas ir ar pirksta pieskārienu datoram. Ja, un, principā, viss ir izdarīts. Kā es teicu, tur bija rakstīts 1 līdz 3 dienām. Pirmajā reizē tas var aizņemt mazliet ilgāk, bet tad, kad jūsu bankas konts jau pirmo reizi verificēts un jūs izmantosiet viņu vēl atkārtot, uz to pašu banku skaitīsiet, ja, tad tas ies zibenīgi ātri. Principā var ielgoties tagad savā bankas kontā, un tā nauda jau tur ir. Tas ir tas labais, kas šeit ir. Principā tas bija soli pa solim, varbūt drusku garāk sanāca, bet, ja jums vajag vēlreiz noskrīties, apturēt, piespiežat kaut kādu pauzi un ejiet skatīties vēlreiz. Ja? Tāds ir šis te process.
diezgan elementārs. To var veikt gan no datora, gan no telefona, tā kā jums ērtāk. Pagaidām. Čau. Ceru, ka noderēja. Iespied laiku, ja noderēja. Ja noderēja, tad iespied laiku un pagaidām čau.